Vāciju ekskursijā. Brauksim uz 2 nedēļām ekskursijā uz Vāciju. Mēģinām atrast kartē, kā tikt līdz Vācijai. Protams, mums ir super, ruber, kulā sistēma un Renārs tur papīrus ar rokā ar galamērķu adresēm. Braucam pāri robežai. Iebraucam Lietuvā. Saulīt. Un uzreiz labs ceļš. Jā, un ceļš uzreiz labs. Degvielas patēriņš mazāks, uzreiz 2,5. Žieri, runā. Cik tālu vēl līdz Vācijai? Cik tālu vēl līdz Vācijai? Renār! Nepārkāpjam ātrumu, nepārkāpjam ātrumu. Tuvojamies Lietuvas Polijas robežai. Kā šovarīts jūdās? Renārs brauc pirmo reizi Lietuvā. Renār, kā jūties pirmo reizi braucot no Latvijas ārā? Pirmo reizi nav no Latvijas. Nu labi, caur Lietuvu un Poliju uz Vāciju. Pirmo reizi mūžā. Kādā geto rajonam braucam. Viss kārtībā? Nenervozējam? Jā? Jā. Ideāli. Esam Polijā. Iebraucam Polijā, tikko aizgājām pačurāt. Paēdīsim, uzkodīsim un laidīsim tālāk. Laižam, dodamies ceļā tālāk. Esam nobraukuši 350 km vidēji Polijā. Pulkstenis 2:30 naktī. Pielabojam. Kas viņš skaitās? Boileri. Broileri? Spoileri. Spoileri. Esam pusceļā uz Vāciju, gandrīz jau Vācija. Ne, Vācijā 300 km palūkšu mazāk nekā līdz Vācijai. Ārā ir fucking augsts un pucies kāds mēnesis ir pret caur. Iebraucām Vācijā. Agrāk brokastis pulkstenis 3 no rīta. Kādu? Jā, pēc Vācijas laika 3. Pēc Vācijas laika 3. Kādam prieks bija atdot. Laiks sagatavot. Ilgi stāvēties un sagatavot. Iesim ieģerbs ar Renāru. Nevar slēgt iekšā kameru, jo mums teiks izslēgt ārā. Viņi nes tālu, neviens neredz. Vai nerunājas? Nē, tas tu ko uzreiz noraka. No apakšu ir. Renāri, tu plats izskaties no muguras puses. Izskaties tāds. Tu izskaties būtībā, man bail no tevi būtu, ja tu iet tu jau. Tāpēc jau ir šitie, lai baidītos viss. Kā? 100 eiro. 100 eiro? Vietējā biznesā. Она сказала, что я просто блядь. Aizskatījāmies klausēs. Rituālāk jūs labs. Labāks būs nekā tu varēsi piedēt. Kā trūks, trūks šeit kaut kā. A tev gadījumā nevajag šo zobiņu šaurāk? Kur trūks? Var paņemt tā fleksi. Pagriez. Tā fleksi. Ko slīpēt?
Redzi? Mēs ejam uz kurieni? Mēs ejam uz Mums jāiet uz slidotavu. Wow, te ir monolīti, vienkārši daudz monolītu metāla detaļu. Esam slidotavā. Monolīta iestāde reāli no metāla. Tā telpa netiktu nojaukt, viņi izmanto kā slidotava. Redzēt, bet viņš kaut kad vasarā laikam tikai strādā. Skatāmies, kā citi izkliedēsies, braucot ar slidām. Jā, tas viss ir sasaldēts. Riktīgi daudz. Nu jā, kādreiz lūksmā. Christmas. Es saku, ka kādreiz vajadzētu ekskursijā. Te ir reāla ekskursija, te ir monolīta vieta. Projām vēl. Te ir monolīta vieta, kura masīvi monolīta vieta un rēķinu tu viņai piešķirot Ziemassvētku dziesmu. Es nezinu, man patīk, reāli patīk tā vieta šitā. Šodien gadījumā nav tas pats plats, kur mēs toreiz skatījāmies to šovu. Jā. Brauksim uz mājām beidzot. Uz Eseni? Nē, nu sākam uz Eseni, brauksim uz Limbeka plats, iepirkties, uz Ziemassvētkiem iepirkties. Pēc tam mēs brauksim uz mājām priekšā, kaut kāds 24 stundu brauciens varēja būt bišķīt ilgāk, ja Polijā būs sniegs. Jo! Manīs. Bet to mēs redzēsim, kas būs pēc ceļa. Jo! Čo? Kebabu vēl ēdīs. Bet tas nav mājas ēdiens. Šis ir mājas ēdiens. Projekta vadītājs Zivī Pirkstiņi. Esam Limbeka placē. Ieries kinoteātris. Jā. Galerija centrs. Kas re? Tas sēziņu lūdzu. Šķības acis. Galerija centrs. Nē, tas ir mols. Mēs bijām iztaigājāmies pa veikaliem, nopirkām visu, ko mēs gribējām. Jā, pusēsinikā. Un tagad dodamies atpakaļ uz mašīnu. Jā, ar maisiņiem. Katram ir maisiņi. Jā, ar Mariju ir maisiņi. Esam propkā. 15. sutku jau mēs sēžam. Esam pēdējos mandarīnu. 15. sutku. Es vairs nevaru vienkārši, bet man vienkārši... Vēl vaļā, pļūtīši! Tā ir jau pa vēlu. Bet vaigiem Tīrs pudelēm. Ēdam ātrāk čipus, lai ir kur iebirkt. Sadursme nedaudz man drusciņ uz šoseis. Paga no otras puses vajag iebūgāt iekšā. Jā, man būtu pohojus braukt. Davi komentāru, Arvi. Fail. Rītam pulien. Pulien, bāz roku iekšā, spied ārā. Jā, tā. Nē, nu pamēr roku apakš. Āmurta vajag iedot, man ir? Viņi arī to filmē? Jā. Mūda! Nu, Eģon, tā ir komentāri. Mēs samaksājam pa benzīnu. 100 km attālumā. 100 km nobraucām. Davajam braukt atpakaļ 100 km, lai samaksātu par benzīnu. Ne? Teicu, kā Inês maksāt par degvielā? Es nezinu, bija ok, bet man patīk braukt vienkārši atpakaļ uz Vāciju. Bet viens te ir sapirdies, ja balvē. Un es tas nebija toču, man ir sūdīgi nopietni. Iebraucam Polijā, mēs to brauksim ārā no Polijas jau. No, beidz. Kādā ziņā jau ir līdz. Man viss notiekās, visu doki. Da? Bonjour, señoritas, bonjour!
Jā, tas ir Germany size. Medium size Germany, jā. Siera šķēle. Kā iepšot. Pēc tam apgriezi. Kāds gaida mājās? Bailo. Luigi, kā tev? Nebūs. Nebūs? Uzreiz brauks apakaļ, ne? Kompānija. Rosli. Siko. Kas iko? Nu, пацанчик. Ну как? Как дела? Как сказано? Как оно? In the club, hard ride. Looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight, but she on the fly. With the drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock. No wedding or Zeppelin. Home sweet home. Iebraucām vēl, tūliņ iebrauksim Latvijā. Jau pēc zīmēm iebraucām. Iebraucām jau? Jā, iebraucām jau Latvijā. Congratulations, iebraucam Latvijā. Slēdz Latvijas Radio 2. Un pēc ceļa kvalitātes uzreiz var just, ka tā ir Latvija. Jā, vienkārši pakaļā. Tik sen, nebija sen jūtu šādu ceļu. Latviešu radio. 1,5. 104,3 vienīgi zem. 12,2. 12,2. Renār, kas tev tur notika? Kāpēc mēs visu ceļu braucām bez stikla? Izskatās, ka jā. Kāpēc busam Renār nav stikls, es nesaprotu. Kas es pa melno pleķi tur paliku, ko, ha? Skumji. Eidžu, kas tev par šo visu ir sakāms? Nu, montrīgs brauciens vienkārši. Vienkārši, man liekas, jābrauc apakaļ. Ruslik, tev te nav nekas sakāms. Sildi. Материал стрибал, короче, одна рейтинг par to. Одна рейтинgs par degvielu. Kolēģi Jarvil, kas tev par to sakāms? Būs augsts, prašīgi.